Labi, mums ir jaunumi. Uzreiz 2 kafijas. Tā parasti pa vienai laižam, bet šoreiz kaut kā sanāca 2 uzreiz vienā piegājienā. Tā, mums ir Indonēzija. Nē, mums ir Kolumbija patiesībā, jā. Bet ir arī Indonēzija. Kolumbija ir īpaši ar to, ka uz Eiropu ir atceļojusi ar burkuģi. Nu, nevis tādu jahtiņu kaut kādu maziņu, bet normālu burkuģi. 900 tonnas var sakraut vienā reizē un atvest. Un pozitīvi ir tāpēc, ka brauc normāli ar burām, par klimatu rūpējās, nedzenā jūras dzīvnieki šurp tur par savu dīzeļu troksni un tā. Indonēzija ir atgriezusies kartē, bet nav tāpat, kas iepriekš no Sumatras, tagad ir no Javas. Bet arī vismaz tikpat laba, varbūt pat labāka. Tas katram pašam jānogaršo kādu, kuram tā gaume, kur pupiņas skaistas, viss lieliski. Ja Kolumbija, mēs domājām, ka vajadzētu taisīt tādu priekšfiltri, un tā viņi arī augstāk aug, un tāda interesantāk būs filtram, respektīvi šiem te visiem aparātiem, skaistiem, nokrita. Jā, un Indonēziju to mēs taisījām ar domu par espresso. Derēs, protams, arī mokas kannām, ne tikai visādiem espresso aparātiņiem. Abas, protams, var taisīt aplejot krūzītē. French press var taisīt, protams, abas divas. Jā, un es arī teicu, Indonēzija priekš šī vai priekš espresso un tā, bet es jau redzēju internetā, kāds jau bija pagūs uztaisīt filtru metodē. Tā kā katra gaumei kā vien gribās, katrs var pagatavot kafiju kā vien vēlas. Abas lieliskas, abas garšīgas. Es jau pagaršoju. To arī? Es arī pagaršoju. Ļoti labi. Pagaid vēl viena lieta. Pēru bez kofīna kafija ir atpakaļ. Visi prasīja, kad būs. Tagad ir.